Īsi par Baltijas valstu galvaspilsētu ietekmi uz valstu ekonomikām. Ja mēs salīdzinām 3 Baltijas valstu galvaspilsētu reģionus, tad Viļņas apgabalu, IKP uz iedzīvotāju nedaudz vairāk par 39 000 eiro, Harju apgabalu, tātad Igaunijā, nedaudz vairāk par 37 000 eiro un Rīga tikai nedaudz vairāk par 30. Kā jūs redzat, atšķirība tiešām liela, tur gandrīz 25%. Mums ir jāsaprot viena lieta, ka Latvijas ekonomiskās neveiksmes lielā mērā ir ļoti saistīts ar to, ka Rīga ir ļoti neveiksmīga ekonomiski. Jau 5 gadus Rīgu vada Vienotība un Progresīvie. Pilna atbildība. Vairs nevar novelt uz Ušakovu. Vairs nevar teikt, ka Ušakovs un Saskaņa tur kaut ko sastrādāja, mēs tas trebjam ārā. Rīgai ir jākļūst par Latvijas ekonomikas dzinējspēku. Rīgas ietekme valsts ekonomikā ir vairāk nekā 68%. 68% no efekta, ko ekonomikā var dod Rīga un Rīgas reģions. Ja Rīga nesaņemsies, tad ar ekonomiskām problēmām mēs mūsu valstī galā netiksim.